Labvakar, Gunita. Tātad par projektu Bērnisabas baltais skapis ar garie rokturi ir cik viņi tur metrs un 2 centimetri garumā, tātad kopējais rokturu garums. Šie tādi cenā diezgan saprātīgi un viņi ļoti ērti. Mēs diezgan bieži viņus klientiem uzstādām. Protams, jā, augšējie būs atverami. Šeit būs tādi saucami atspiedēji, jeb tiponi. Vienīgais, tad, kad es braukšu pirms mērīt, tad šī daļa būs. Tur man šobrīd nav īsti pilnvērtīga varianta, bet droši vien tad taisīsim, ka varbūt šī daļa būs pilnībā cieta no priekšpuses. Teiksim, tas varētu izskatīties tā, ka šeit atver vaļā, šeit šīs sieniņas varētu nebūt. Un, teiksim, ja mēs noņemam šo sieniņu, tad sieniņas varētu nebūt, un tur būtu vienkārši niša. Tas ir viens kā variants, ko es piedāvāju, bet to mēs varam tur padomāt kopīgi, kas tur ir paredzēts. Bet jā, tur augšā būs viņi visi ar tiponiem saucamiem, jeb uzspiešana atvēršana ar uzspiešanu. Tātad rokturi, garie, lielās fasādes. Man vēl nav ražotājs iedos, jo vispār, ja godīgi, tos grozus ļoti reti, kad tiek uzstādīti. Tiešām ļoti reti. Es nezinu, šogad man vēl, piemēram, neviens nav bijis. Bet man nav pilnvērtīgi rasējumi. Es dabūšu rasējumus, es precīzi tad zināšu tos izmaksas. Šobrīd es rēķinu aptuveni uz vienu grozu kaut kādi 22–23 eiro. Ja būs mazāk, tad attiecīgi pa dažiem eiro tur varētu būt lētāk. Tā kā man būs rasējumi, es zināšu, kāds grozs šeit varēšu ielikt, bet paredzēti šeit ir šobrīd 50 mm platumā tie grozi. Tātad durvis. Šeit ir parastā apaļā caurule. Būs, lai nesadārdzinātu projektu, bet es, protams, ieteiktu, ja tās būtu virsdrēbes, tad droši vien es ieteiktu izmantot kaut ko nopietnāk, teiksim, kaut kādu kvadrātu veidu cauruli, tad pastāvētu mazāk risks, ka viņa izlieksies ar laiku, bet pat cik tās ir kleitas, tur, tad nekas smags tur tāds nebūs. Tad, es domāju, tam apaļām caurulēm būtu jāpietiek. Vēl jautājums ir šis attālums, cik garu viņu vajag. Ja šeit šobrīd ir 1,10 m, 1,12 m, vai tik nevajadzētu viņu zemāku palaist. Šeit starp plauktiem es šobrīd esmu ielicis 30 cm, bet man jāsaprot, cik tad garas jums tās kleitas būs. Un atkarībā no tā, kādas būs kleitas, kādas drēbes ir paredzētas, tad tie attālumi ir starp pakramējumiem. Tas vēl, tad šī daļa vēl jāatrunā ir. Grozi, tā pilnvērtīga muguriņa. Jā, un šis skapis ir palielināts dziļums. Tātad kopējais skapja dziļums ir 550. Ja 55 cm, pats skapis ir 53,2. Tas ir rēķinot ar fasādu, bet jā, skapja dziļums ir palielināts. Jo savādāk es vienkārši tos grozus nevaru ielikt, jo grozi 485, man te vēl muguriņa un plus vēl fasāda. Tā kā līdz ar nagiem man nācās viņu palielināt. Un arī izmēri tie, kas bija doti. Tātad, ja vēl kaut kādas izmaiņas šo izgriezumu, tad mēs kopīgi pēc tam vēl paštukosim, ko jūs tur liksiet un kā. Bet jā, tad ir atspiedēji. Tā tas skapis varētu izskatīties bērnistabai ar šādiem rokturiem.